Sveiki šodienā. Šis video ir veltīts cilvēkiem, kas grib uzlabot savu veselību, justies labāk saskaņā vairāk ar dabu, ar sevi, un kas vēlētos ieklausīties vairāk sevī, savā ķermenī, savās emocijās un savās vajadzībās. Un es šeit pastāstīšu gan ļoti īsi, ļoti vienkārši par to, kā šīs populārās ziemas slimības, dažādas saaugstēšanās un vīrusu slimības, kā viņas rodās no tā skatu punkta, no tā dziedniecības virziena, kurā es darbojos, un ko var darīt lietas labā, ja kurš cilvēks bez nekādiem palīglīdzekļiem, bez medikamentiem vai paralēli medikamentiem. Un kādus dabas līdzekļus mēs varam izmantot tad, ja mums nav vasarā savāktas zāļu tējas vai kaut kādi tur dabas dziedniecības līdzekļu krājumi. Tad vienkārši izejot ārā, jebkurā dārzā, mežmalā, pat parkā, var atrast visu kaut ko. Es izgāju ārā uz minūtēm 20 un salasīju veselu grozu ar šādām te lietām. Es viņas visas izcilāšu, parādīšu, kas tas ir, ko ar to var darīt un kam tas apmēram ir domāts. Jā, un tas galvenais, ko es gribētu līdz jums aiznest tā vēsts, ir par to, ka slimība nav mūsu ienaidnieks. Slimība vienmēr ir sekas kaut kādai nekārtībai mūsu enerģētikā, mūsu domās, mūsu smalkajā plānā. Un tā kā mēs neesam eņģeļi, mēs neesam ideāli, mūsos kaut kāda nekārtība ir. Un tas ir normāli, jo tas veicina mūsu attīstību. Ja mēs būtu absolūti gatavi, tad mēs neturpinātos un droši vien arī nedzīvotu. Tāpēc kaut kāda nekārtība, kaut kāds disbalans, viņi īstenībā ved mūsu dzīvē uz priekšu. Viņi mums liek par kaut ko interesēties, viņi mūs motivē kaut ko darīt, kaut kā savādāk paskatīties uz sevi. Bez tā mēs nevaram ne attīstīties, ne augt, ne pārmainīties. Tā kā dzīve tas nav par to, kā ir pareizi, dzīve tas ir par to, kā interesanti piedzīvot un kā dzīvot uz priekšu visā tajā daudzveidībā, kas ap mums ir. Tajā dziedniecības virzienā, kur es pārstāvu, liela nozīme ir dabai, dabas spēkiem, un ne tikai, kā, piemēram, pieņemts ir ārstniecības augi ar savu ķīmisko sastāvu un tā, kā to fitoterapeiti un farmakologi arī atzīst, ja, un tā. Manā uztverē augs mums palīdz arī ar enerģiju, arī ar to, kāds ir šī auga gars. Tas arī ir svarīgi. Un manuprāt, tas ir pat svarīgāk nekā tas, ko tas augs ķīmiski satur, kāds ir tas viņa bioloģisko vielu, tas komplekts. Turklāt šo ķīmisko sastāvu mēs, ikdienā mēs nemaz tik precīzi nevaram viņu noteikt. Jā, viņš ir daudziem augiem ir izpētīts, daudziem nav. Visu laiku visādus augus zinātnieki pēta, kaut ko visu laiku atklāja, bet šīs te visas fiksētās zināšanas, viņas ir salīdzinoši neprecīzas. Un salīdzinoši ar to, ko mēs paši katrs ar savu uztveri, ar savām maņām, ar savām antenām enerģētiskajām, kā mēs to varam uztvert. Bet mēs neesam pie tā pieraduši. Mēs neesam pieraduši paļauties uz sevi, uz savu jušanu, uz to, kā mēs paši varam nolasīt pasauli, nolasīt to energoinformatīvo lauku, kas mums visu laiku ir visapkārt. Un tāpēc mēs vairāk paļaujamies uz kaut kādiem ārējiem palīglīdzekļiem, mazāk uz sevi.
To virzienu, kurā es dziedniecībā darbojos, es dēvēju par jaunā laika dziedniecību. Par jaunā tāpēc, ka cilvēki šobrīd pēdējos gadu desmitos ļoti mainās, to mēs visi redzam, pasaule mainās, enerģijas mainās, un līdz ar to mēs visi kļūstam savādāk uztveroši un savādāk spējīgi apzināties un savādāk spējīgi vibrēt paši ar sevi un ar pasauli. Tāpēc šis jaunais laiks, jo viņš tiešām ir tāds savādāks nekā daudzi ilgi iepriekšējie gadsimti. Jā, un šeit uzsvars ir uz to, ka primārais ir garīgais plāns, primārā ir šī neredzamā pasaule, kura materializējās, un viss, kas ir materializēts, ir rezultāts kaut kam. Un arī šī dziedniecība primāri notiek smalkajā plānā, ja, tāpēc ir tā, ka es tiešām domāju, ka tas, kāds ir auga gars un kāda ir viņa noskaņa, tas ir svarīgāk par to, kādas tieši vielas viņš satur. Šajā virzienā nav vecmāmiņu receptes, kurām nav nekādas vainas. Viņas visas ir lietojamas, derīgas un ļoti cienījamas, bet šis ir savādāk. Tātad cilvēks pirmkārt ir garīga būtne, kas uz kaut kādu laiku ir iemājojusi šajā cilvēciskajā ķermenī. Un ja tā ļoti lielās daļās dala, tad mēs esam domu daļa, kas ir apziņa, prāts, loģika, priekšstati, intuīcija, atmiņas, sapņi, viss tas, kas notiek mūsu informatīvajā laukā, mūsu domās, mūsu galvā. Kaut gan mēs domājam ne tikai galvā, mēs domājam visur. Mēs esam enerģija. Un to, kāda enerģija mēs esam, mēs jūtam pēc tā, kāds mums ir garstāvoklis, kādas ir mūsu jūtas un kādas ir mūsu emocijas. Kaut kādā mērā arī kādas ir mūsu vēlmes un visādas tādas lietas. Tātad šī te jušanas pasaule, tā raksturo to, kāda ir mūsu enerģētika. Un enerģija, tas ir tas spēks, kas savieno mūsu garu un mūsu apziņu ar matēriju, ar ķermeni. Un ķermenis ir tas, kas mūs nes pa dzīvi, kas visvairāk atbild par izdzīvošanu, un kurš ir tā pēdējā instance, kas ir ar mieru visu, ko darīt mūsu labā, lai tikai mēs turpinātu dzīvot šai pasaulē. Un viņš ir ar mieru tikt galā ar tiem procesiem, ar ko domas un emocijas galā netiek. Ar visu to, ko mēs nepieņemam, kas mums liekas, ka mēs tā negribētu to redzēt, mēs negribētu tā domāt, mēs negribētu, lai ar mums tā notiek, mēs negribam to piedzīvot. Tad tas viss tiek nepieņemts šajā smalkajā plānā, bet tas nekur nepazūd, jo tas mūsu dzīvē ir. Un tas kādā mirklī nonāk līdz mūsu ķermenim, un tad viņš saslimst. Vai jūtās slikti kaut kā, vai traumējās, vai kaut kas tāds notiek. Un, lai cik tas nebūtu paradoxāli, viņš to dara mūsu labā. Un tas uzdevums, kā mēs varam viņam palīdzēt, ir nevis mēģināt apturēt to viņa darbību, apturēt šos simptomus vienkārši tā mehāniski viss nobloķēt, ja? Bet iemācīties veselīgi izslimot. Izmantot šo slimību kā transformācijas iespēju. Iziet tai cauri un atgriezties citur kaut kur. Nevis nonākt tai pašā punktā atpakaļ, kur mēs bijām, kā bija kādreiz. Bet iznākt ārā otrā pusē, citā malā. Un būt savādāk un dzīvot tālāk citādāk. Jā, kāpēc tie garie ievadi un kāpēc es to visu tā
tā stāsta par to, es to visu mācu, gan es, gan mani kolēģi, tādā kursā, 1,5 gadu ilgā kursā, kas saucās Jaunā laika dziedniecība. Tā kā kaut kādā mērā var teikt, ka es informēju jūs par to, kas tur notiek un kas tur ir gaidāms, bet tā nav jāuztver arī kā kursa reklāma burtiski, ja, jo es ceru, ka jūs uzzināsiet arī praktiskas lietas, ko pielietot ikdienā ik viens. Nu tā, tālāk, kāpēc par ziemas slimībām un kāpēc tieši tagad? Ziemā mēs patiešām diezgan daudz slimojam ar tādām specifiskām ziemas slimībām. Mēs saaugstējamies. Mums tur ir visāds klepus, iesnas, tur ausis, deguns, jā, visa šī zona. Ļoti bieži ir kaut kādos iekaisuma procesos, jā, un tur mums kaut kas nav labi. Mēs arī saķeram visādus vīrusus augstajā gadalaikā vairāk nekā vasarā. Un ir tāda vesela, tāda tipiska ziemas slimību tāda buķete. Un viens no iemesliem, kāpēc tieši ziemā, ir tāds, ka mēs īsti nedzīvojam atbilstoši dabiskajiem dabas ritmiem, jo dabā, tā kā mēs paskatāmies ārā pa logu, tur viss guļ. Koki nometuši lapas, zvēriņi salīduši aliņās, viss ir tāds kluss, rāms un mierīgs. Ir šie ilgie tumsas periodi, kad ir maz saules, ir augsts, ja? Un visa tā uzmanība visām dzīvām būtnēm ir vērsta vairāk uz sevi. Un dabiski būtu, kā arī mēs cilvēki šajā augstajā laikā vairāk vērstos pie sevis. Vairāk pievērstos tai savai iekšpasaulē. Ja? Mazāk veiktu aktivitātes uz āru. Bet mūsu ikdienas ritms ir tāds, kāds ir. Mums parasti ziemā nav jāstrādā mazāk kā vasarā, drīzāk otrādi. Mēs mēdzam ziemā strādāt vairāk un vasarā ņemt atvaļinājumus, jo mums gribās izbaudīt silto laiku, cik nu viņš mums ir dots Latvijā. Un tas nav ne slikti, ne labi, tas tā vienkārši ir, jā, bet ir jāsaprot, ka tas rada kaut kādu tādu atkal disbalansu mūsos. Jāsaka, no jaunā laika dziedniecības skatījuma vispār nav pareizu, nepareizu lietu, pareizu, nepareizu darbību dzīvē, pareizu vai nepareizu uzskatu, jo jāskatās, kāds ir mērķis. Ja? Katrai darbībai ir kaut kādas sekas, un ja mēs apzināmies, kādas šīs sekas būs, un mēs saprotam, nu jā, es tagad darīšu šitā, un būs tādas sekas, tad viss ir ok. Bet, nu, nevienmēr mēs to apzināmies. Mēs kā dabas būtnes esam pakļauti dažādiem nu, tādiem klimata stāvokļiem, laika apstākļiem. Piemēram, ja ir augstums, tad tas mūs mobilizē, viņš mums liek sarauties, saspringt, viņš tā kā aizver visus enerģiju kanālus, mēs tā kā ieraujamies sevī. Nu, kas tā kā mums ir augsts, kā mēs instinktīvi darām, tā kustība ir tāda. Ja, mēs tā kā saraujamies. Reizē augstums attīra, jo viņš izsaldē. Viņš pārtrauc kaut kādus tādus ieilgušus un nebeidzošos procesus, kuri siltā laikā vienkārši ir un nebeidzas. Ja, tas augstums viņam pieliek punktu. Dabā ziemā apstājas visādi tur rūkšanas, pūšanas procesi, viss kaut kas tāds. Mūsos arī notiek tieši tas pats. Tāpēc, nu, ziema ir tāds laiks, kurā šis augstums parādās, un mēs varam rēķināties ar to, ka, nu, tad pasaule ar mums spēlēsies šādā veidā, ar šādiem procesiem. Mēs varam tam pielāgoties, to izmantot, varam kaut kā no tā izvairīties, nu, visādi varam. Tad, kad mēs esam siltumā, tad parasti mums ir viskomfortablāk, jo siltums atslābina, siltums nomierina,
Siltums atver enerģiju plūsmas un iekustina. Ja, tā kā mēs esam siltumā, mēs tā brīvi varam kustēties, ja mums ir ērti, mēs nometam drēbes, mēs labāk jūtam savu ķermeni. Un siltumā viss būtu forši, bet siltumā mēs ne no kā neatsakamies. Mēs nelabprāt atsakamies no sava komforta, no savas ētības, un tur viss tā, nu, vienkārši ir. Jā, vienkārši ir, un tie procesi, kas ir iesākušies, viņi kaut kā, nu, turpinās, un turpinās gan tie, kuri mums ir labvēlīgi, gan tie, kuriem īstenībā būtu laiks jau beigties. Tad ir tāds stāvoklis kā karstums. Jā, un šis attiecas gan uz šiem stāvokļiem mūsos, gan ārā dabā. Karstums ir tas, kas sadedzina, viņš iznīcina. Un reizē viņš transformē un pārrada. Un tad, kad mums sakāpja augsta temperatūra, kas pie ziemas slimībām bieži vien tā notiek, tad mūsos rodās iekšēji šis karstums, un mēs kaut ko pārdedzinām. Tāpēc arī mediķi bieži vien neiesaka, nu tā vienkārši mehāniski nodzīt to augsto temperatūru lejā, jo viņi izdara daudz derīgas lietas mūsos. Arī dabā uguns ir gan iznīcinoša, gan transformējoša, gan arī savā ziņā radoša. Jā, mēs varam izmantot uguni pankūku cepšanai kaut vai. Varam izmantot arī kaut kā sadedzināšanai. Vēl ir tāds elements kā vējš un bezvējš. Un vējš nesā informāciju. Nu, ne tikai viņš pūš fiziski, bet viņš nesā informāciju. Un tad, ja mēs tiekam vējā, un mūsos jau ir daudz tādas sacilātas informācijas, un mēs ar to neesam tikuši galā, mēs neesam viņu salikuši pa plauktiņiem, apzinājušies, tur kaut kā visu to izdarbinājuši, tad mums tas vējš, kurš mūsos mēģina iepūst kaut ko jaunu, vai vēl vairāk sakustināt to, kas mūsos ir, mums viņš nepatīk, mums viņš traucē, viņš var mūs saslimdināt. Bet ne jau vējš pie tā ir vainīgs. Jā, tur vispār nekādas vainas nav, vienkārši ir par daudz. Ja? Un tāpēc, jā, mēs nevaram pieņemt jauno, ja mūsos ir kaut kas vecais, un mēs bieži vien nevaram mehāniski to vienkārši apstādināt vai izmest ārā. Mums ir ar to kaut kas jāizdara, mums tas ir jāpieņem. Un pašlaik mēs dzīvojam informācijas laikmetā, mēs visur nepārtraukti saņemam kaut kādu informāciju, kuras ir nesalīdzināmi daudz reižu vairāk kā cilvēkiem, nu, pat pirms 50 gadiem, nerunājot par 100, 200 vai vēl vairāk gadiem, ja? Un mēs neesam pielāgojušies vēl tik milzīgai informācijas pārstrādei, tāpēc mēs reizēm ciešam no šī vēja. Šī iemesla dēļ cilvēkiem reizēm ir bail no caurvējiem un vēl kaut kā tāda, ja. Bet dažreiz patīk vējš, jo viņš arī izpūš kaut ko, ja viņš var kaut ko aizpūst prom un atpūst kaut ko jaunu. Tā kā vērojiet, kad jums patīk būt vējā, kad jums nepatīk, un paļaujieties uz to savu patiku vai nepatiku, jo tam ir kaut kāds dziļāks iemesls vienmēr. Tad, ja mums ir bezvējš, vai nu dabā, vai mēs esam slēgtā telpā, kurā arī ir bezvējš, tad tur saglabājas tas, kas tur ir. Ja mēs gribam kaut kādu laika brīdi, kaut kādu enerģētisku momentu noturēt, ja, tad mēs esam tajā telpā, kur tas mīt, šis mirkļa nospiedums, un kamēr mēs viņu neizveidinām, viņš tur ir. Bet tad, ja mēs negribam, lai šis notikums iet bezgalīgi, ja mēs gribam, lai viņš izmainās, tad mēs atraujam vaļā logus, uztaisam caurvēju. Un šis ir arī viens no elementiem, ko es stāstīšu, ko darīt tā secīgi, ja mēs gribam tā dabiski atvesaļoties, ja mums ir šī saaugstēšanās vai kaut kāda cita ziemas saslimšana uznākusi. Un tad vēl mums ir tādi momenti kā lietus vai sausums.
Mūsos viņi arī atšķiras ar šķidrumu apmaiņu vai vairāk šķidruma dzeršanu vai nedzeršanu. Lietus dabā nomazgā, arī mūsos enerģētiski viņš kaut ko nomazgā, noskalo un atdzīvina. Ūdens ir visdzīvinošākā stihija. Un arī mūsos, tā kā mēs gribam kaut ko atdzīvināt, tad mēs lietojam vairāk šķidruma, tā kā mēs gribam atdzimt. Tā, kad mēs gribam kaut kādus procesus apturēt, tad mēs savukārt nelietojam šķidrumu, ja maz to darām, jo sausums aptur dzīvību, sausums izžāvē, ja viņš izgaisina. Ja, tad visa dzīvība izkvēp gaisā un paliek tāds sausa lapiņa. Cilvēki gados bieži vien tā kā izžūst, ja, viņiem šī dzīvības enerģija tā kā izplēna, ja, un tad viņi tādi sakrunkojās, ja, un paliek tādi tā kā drusku sažūši. Tas ir dabīgi, ja, jo vienkārši šī dzīvība pamazām kaut kur aizplēna. Nu tā, jā, un tā kā mēs slimojam, tad kaut kādos šajos stāvokļos mums nav līdzsvara. Un mēs kaut kā neesam to apzinājušies, vai mēs kaut ko neesam izdomājuši, vai mēs neesam pārdzīvojuši kaut kādas emocijas, varbūt mēs kaut kādas jūtas neesam pieņēmuši, tad kaut ko mēs neesam ar sevi izdarījuši, lai šis līdzsvars būtu. Un mūsu uzdevums ir vienkārši to darīt, ja? Pieņemt, pārdzīvot, ieraudzīt, sajust, izdomāt. Ja mēs to nedaram savās domās, savās emocijās, to izdara mūsu ķermenis, un ziemā viņš to dara aktīvāk caur šīm slimošanām, jo ir daudz augstums, daudz vējš un daudz sausums. Nu tā, tad es ceru, ka es esmu aiznesusi to galveno domu, ka slimība vienmēr ir simptoms kādiem procesiem smalkajā plānā, un vienmēr tas ir absolūti individuāli, kādiem procesiem, kāpēc, no kā viņi radušies, par ko tas liecina, ja? Tur tādas gatavas atbildes es nekad nedodu, jo tas tiešām ir tā ļoti personīgi un ļoti dažādi. Tagad tā, ja mēs esam nonākuši līdz tai slimībai, esam saslimuši. Ko darīt? Pirmais punkts – dot laiku sev. Un dot laiku sev nevis ievedot sevi vēl lielākā komfortā, bet apzinoties un ļaujot sev ieraudzīt tās nekārtības sevī, tās negācijas, to disbalansu, kāds manī ir, kas manī ir pa daudz, kas manī nav pārdzīvots, kas nav pieņemts. No kā man varbūt ir jāatsakās. Varbūt man kaut kas ir jāpārdzīvo vēlreiz vai jāpārdzīvo līdz galam. Varbūt man ir kaut kas jāizprot un jāizdomā kaut kādas domas. Varbūt ir kaut kāds priekšstats jāpamaina. Visdrīzāk tas, kas ir jādara, tas, kas ir radījis šo disbalansu, tas prātam un priekšstatiem nav nekas patīkams un nekas pieņemams. Jo, ja tas būtu viegli pieņemams un patīkams, mēs jau būtu to izdarījuši. Jo cilvēkam mēdz būt tāda tendence gribēt uzreiz būt ideāliem, labiem, baltiem, veseliem un pūkainiem. Mēs tādi neesam, mēs tādi nevaram būt, un tur ir tāds apvērsums nedaudz smadzenēs jāuzstājas, lai saprastu, ka visas šīs nepareizības, ja, tā ir mūsu unikalitāte, un viņas mūs ved tajā mūsu absolūti vienreizējā dzīves ceļā un ļauj mums to absolūti vienreizējo, absolūti unikālo pieredzi iegūt un kļūt tieši tik individuāliem, cik kosmos mūs ir gribējis radīt. Un ir svarīgi ieraudzīt, pateikt jā tam, ko es līdz šim negribēju redzēt, ko es negribēju just vai zināt. Tas nenozīmē, ka ar to ir visu mūžu tā arī jādzīvo.
mēs to varam mainīt un viss kaut kā, bet tas ir jau tālākais posms. Pirms mēs tam nepasakām, jā, tas ir, mēs nevaram to izmainīt. Mēģināšu nodemonstrēt uz rokām. Pieņemsim, ka šīs te ekrāns, tas ir manas dzīves lauks. Nu, jebkura cilvēka dzīves lauks. Un šī roka ir tas cilvēks. Un šī dzīves laukā ienāk kaut kas, kas tāds grejs, šitāds. Un tad cilvēkiem mēdz būt divas tendences. Ja viņi šito negrib, ja, viņiem tas nepatīk, tas ir kaut kas nav labs. Viņi vai nu no tā mūk, viņi mūk. Un vienā brīdī, kur paliek mana roka, viņi iziet ārā no savas dzīves lauka. Un cilvēks izkāpj ārā no sava tā sauktā dvēseles kanāla, liktenes līnijas, dzīves lauka. Jā, tad viņš tā kaut kā brīžiem iekārt, brīžiem izkāp, un tad cilvēkam rodās sajūta, ka viņš tā nevisai dzīvo savu dzīvi. Un rodās tāda drusciņ tāda bezjēdzības sajūta. Nevar īsti saprast, kā tad pareizi, jā, jo, tur atrodās šitas briesmīgais. Otra tendence ir, ka mēs sākam stumt šo ārā. Mēs viņu stumjam, varam arī aizstumt. Bet kas notiek, kad es viņu stumju? Es ar viņu ļoti cieši saskaros. Atstāšu jūs ar jūsu idejām. Kā tad mēs varētu ar šito rīkoties? Kādā ziņā, ja mēs jau esam saslimuši, tad mūsu ķermenis šobrīd ar to mūsu iekšējo destrukciju un nepieņemto kaut kā mēģina tikt galā. Mēs varam ļaut viņam to darīt, un viņš tiks droši vien galā, bet visdrīzāk, ja mēs nenonāksim līdz tai apziņai, kas tad tas tāds ir un kā man ar to sadzīvot, ja, un kur man to likt lietā, tad visdrīzāk tas ķermenis pēc kāda laika atkal sāks to pašu darbu darīt vēlreiz un atkal saslims. Jo ir ļoti grūti apzināti just to, ko mēs negribam just, un apzināti domāt par to, ko mēs negribam domāt. Kā es to risinu? Man tam palīdz grāmatas, filmas par attiecīgo tematu, bet viņas ir jāskatās un jālasa tā, ka to var attiecināt uz sevi. Ja? Ļaut viņām spoguļoties, man viņās un viņām manī. Nevis tā vienkārši skatīties, ka tas ir tur ārpusē, bet saprast, ka es tagad skatos savā spogulī. Ja? Un caur to var notikt šī pieņemšana. Tas nav vienīgais, bet, manuprāt, tas ir ļoti ērti, vienkārši un mūsdienu cilvēkam pieejami. Jo mums ir tāda tendence meklēt tos ārējos ienaidniekus. Ja tur sliktais vīrus saslimdināja mani, ja? Tur kaut kāds sliktais cilvēks kaut kā nepareizi rīkojās, un tāpēc mani slikti, ja? Tur sliktais vējš uzpūta, tāpēc es saaugstējos, ja? Patiesībā tie visi ir faktori, uz kuriem es varu reaģēt vai nevaru reaģēt, ja? Kā es izvēlos, ja? Tā, jā, tad šīs iedziļināšanās sevī un sevis apzināšanās, tas ir ļoti svarīgs moments tanī brīdī, kad mēs nolemjam, ka mēs tam ķermenim gribam palīdzēt. Nākamais. Elpošana. Elpa ir tā mūsu daļa, kura tas process, kurš mūs sasaista ar visu pasaulē, ar visiem mūsu smalkajiem ķermeņiem. Un tad, kad cilvēks ir saaugstējies, tad ir daži tādi elpošanas veidi, kuri var palīdzēt, jo tad mums ir grūti tā ļoti intensīvi elpot. Ja? Mums te parasti viss ir iekaisis un pilns ar visādiem tur krēpām un visu kaut kam, un deguns atbieži vien ciet. Un svarīgi mums ir izdabūt ārā to, kas mūsos ir liekas. Un tad mēs varam, tad viens no variantiem, elpojam sekli,
ar uzsvaru uz izelpu. Tad izelpu mēģinam uztaisīt spēcīgāku un garāku nekā ielpu. Ja jums deguns ir vaļā, tad pie šīm saslimšanām labāk ir elpot ar degunu. Ja mums jau ķermenis tāpat ir nodarbināts, un ja mēs elpojam caur muti, tad mūsu ķermeņa procesi notiek vēl intensīvāk. Tāpēc, ja deguns ir vaļā, tad caur degunu, bet, ja nē, tad kā var. Tātad mēs ievelkam gaisu, tā nepārāk dziļi. Tā, lai līdz tam brīdim, kad paliek grūti, kad sāk kaut kur spiest, un varbūt 1 sekundīti vēl. Druskuņi aizturam arī kaut 1-2 sekundes, un tad izelpojam, mēģinot izpūst tālāk, vairāk, tā kā apzināti izpūst ārā ar to gaisu, to, kas mūsos ir liekas, to, kam ir jābeidzās, to enerģiju, kam jāiet prom. Izpūšam un atkal ievelkam tik tālu, cik var, čuč 1 sekundīti tālāk, un pūšam ārā drusciņi ilgāk. Tad dažreiz ir grūti tā vienmērīgi ilgi to elpu vilkt. Un tad var tā lēni, diezgan dziļi, bet vairākās pakāpēs ieelpot. Es nodemonstrēšu ar muti vajā, cik jūs neredzēsiet. Un atkal izelpa. Un tad atkal tad vairākās pakāpēs. Nav svarīgi, cikās. Jā, daliet, kā gribiet. Šeit nav tur nekāda tur lielā nopietnā joga. Tas ir vienkārši atvesaļojoša elpošana. Tad, kad jūs to darat tā vairākās pakāpēs, jums iestājās tādas mikropauzītes. Un tajās mikropauzītēs ir drusciņa atelpa no tās gaisa plūsmas. Tāpēc tā ir vieglāk un tā var pāelpot dziļāk. Tad nākamais gluži vienkārši šņaukāties. Tad, ja jums ir iestas, jums tad dabīgi tas process notiek. Jūs ik pa laikam šņaukājaties. Bet arī tad, ja jums iestu nav, ir vēlams vienkārši šīs šņaukājošās elpas. Jūs ievelkat tā kārtīgi, cik var, un šņaukājamies. Tā, izskatās diezgan smieklīgi. Bet, kad slims, tad ir slims, tad par skaistumu maz kāds domā. Tad ir svarīgi elpot tā, lai atbrīvojas sirds un plaušas. Tā, es tagad laikam piecelšos kājās un parādīšu jums. Jo savādāk jūs neredzēsiet tik labi. Tātad rokas, to var darīt principā arī sēdus, bet, vienkārši jūs neredzēsiet, jo es pa tuvu tur sēžu. Saliekam rokas pret sirdi, un viņas tagad ar ielpu, kā spārniņi paceļās gaisā, plaukstiņas paliek savienotas. Ja? Un ar ielpu zīmē tādus puslokus gaisā. Tā ir ielpa. Tā kā mēs nonākam šādā stāvoklī, te kaut kur līdz pleciem, tad tas pāriet izelpā. Un te satiekās. Plaukstiņas atkal savienojas, iet uz augšu, tā ir pauzīta. Spārniņi paceļas. Mēs uzzīmējam puslokus augšā, ar izelpu zīmējam puslokus apakšā. Plaukstiņas savienojas. Atkal pauzīt. Pārējiem uz ielpu. Un tā kā ir ielpa, tad pleci tā drusku paiet apakaļ tā. Ja, tā, lai tās visas tās krūškurvas, visas plaušas, viss tā atverās. Es šito elpošanas veidu nosaucu par ābolīti. Viņš vispār ir manis radīts. Viņš ļoti labi darbojās tad, ja kaut kas ir saistībā ar sirdi un arī ar plaušām, bet vairāk uz sirdi viņš darbojas. Jo tā forma, ko es tagad gaisā zīmēju, ja jūs tur uzvilku līnijas, jūs redzētu, ka viņš tā kā ābolu atgādina. Un šādi mēs varam palīdzēt savai sirdī un savai elpošanai. Tā.
Nākamais, pavisam vienkārši bioenerģētika. Vizualizējam, tad iztēlojamies, ka mums pāri no debesīm līst silts, maigs vasaras lietutiņš. Un mēs varam to lietu uztvert savās plaukstās, un tad ar dziļu garu ieelpu nolaist sev pāri ar izelpu. Tad ieelpojam, paņemam lietu savās plaukstās un it kā noskalojam savu auru. Izlaižam viņu sev cauri. Īstenībā ir vienalga, vai jūs šobrīd sēžat, vai jūs guļat. To var darīt arī tā, kad cilvēks guļ un viņam nav spēka vispār piecelties sēdus. Ieelpo un noskalo. Nav tur nekāda īpašā ekstrasensorika vajadzīga. Visu mūsu plaukstas spēja uztvert enerģijas, tikai vai mēs to piefiksējam vai nē, tur tā atšķirība. Mēs visi zinām, kā vasarā līst lietus, kā viņš pēc tam salīst peļķēs, siltās tādās foršās. Un mēs visi varam šo te kustību izdarīt. Ja mums vispār rokas kustās, tad mēs šo kustību izdarīt varam. Un pēc pāris šādām minūtēm jūs jutīsiet, ka ir labāk. Kaut kas no jums ir papildus izskalojies. Un ļaujot, lai tas viss aiztek zemē, tur kaut kur tieši tāpat kā lietus vasarā aiztek peļķēs, kaut kur iesūcās zemē un pārstrādājās. Tad nākamais. Atkal vajadzēs rokas. Ieelpojam no saules enerģiju. Tas ir vienalga, vai ir nakts, vai ir diena, vai kas, vai ārā sniegs. Jūs zināt, ka pie debesīm ir saule. Ieelpojam šo saules enerģiju plaukstās. Ieelpojam. Un ar izelpu uzliekam plaukstas te tā uz plaušām. Un pasildam. Varat vēl kādas pāris reizes ieelpot mierīgi, izelpot. Un pasildīt. Un tad atkal plaukstās paņemam saules enerģiju. Nav tur nekas speciāli jāsajūt. Jūs vienkārši dodat savam smadzenēm šādu uzdevumu. Gribu plaukstās sajust saules enerģiju. Jūs viņu sajūtat. Uzliekat. Varat pielikt pie kakla, pie galvas. Jā, tur, kur ir vajadzīgs tāds maigs atbalstošs spēks, siltums. Ja? Nākamais, to es nedemonstrēšu, bet tad, kad jūs guļat un tad, kad jūs jūtaties slikti, tad jūs varat iztēlot, ieritināties tajā embrija pozā, tad, kad ir uz sāniem, tā kā bērniņš ceļus klāt pierāvis, viss tādā kūkumiņā. Un iztēlojieties, ka jūs esat kaut kādās lielās plaukstās, lielās, siltās, drošās plaukstās, dabas mātes plaukstās, varat to tā iztēloties. Jo jābūt kādam lielākam spēkam. Un labāk ņemiet spēku, kas nav cilvēku pasaules spēks. Ja jums ir ļoti mīļa mamma vai vecmāma bijusi, vai ir, it kā jūs varat ņemt arī šo tēlu, ja jums ir tādas atmiņas, bet pamēģiniet iztēloties šo dabas māti. Kāda viņa ir? Kā tāda dievība, kā dabas gars. Un ieritināties tais viņas milzu plaukstās un ļaut viņai sevi turēt un sevi dziedināt. Un ja jūs šādā veidā aizmigsiet, tad jūsu miegs būs īpaši dziedinošs un īpaši veselīgs. Un tad vēl ir tāda lieta, ko arī īsti nevar nekā parādīt, bet tad, kad jūs esat šādi pagulējuši, tad pamēģiniet visos iespējamos veidos, kā tik jūs varat, vai uzreiz, vai secīgi par dažādām ķermeņa daļām atslābināties. Jūs varat nosaukt savus ķermeņa daļas, tur kreisā kāja, labā kāja, roka, vēders, galva, plecs, tur kā gribat, ja? Un secīgi visu atbrīvot, visu atslābināt, un tad jūs izplešaties. Jo tad, kad ir augstums, mēs esam sarāvušies. Mums ir svarīgi izplesties. Ja? Piepildīt savu auru, piepildīt savu tēlu. Viss piepildīt.
Un tad, kad jūs šitās labās lietas ar sevi esat izdarījuši, tad ir kaut kas jāizdara ar to telpu, kurā jūs esat. Ja jūs varat darīt to pašu, ja jums ir kāds tuvinieks, kam var palūgt palīdzību, lai nāk tuvinieks palīgā. Tātad, telpu izkvēpinam. Nu, nav tā, ka tas būtu obligāti, bet es ļoti iesaku. Vai nu ar visparastāko kadiķa zaru, ja ir pieejams. Ja nav pieejams, var paņemt kaut vai kaut kādas sausas, piemēram, piparmētu tēju, ļoti forši šādai slimības izkvēpināšanai. Ņemam visparastāko piparmētu tēju. Var arī citus sausus augus, var nopirkt arī speciālus kvēpeklīs. Un dedzinām. Ja tie augi nav pārkaltuši, viņi nemaz tādu milzīgu liesmu nedeg, kā jūs redzat, ja? Bet, ja viņš aizdegās, tad jūs viņu nokvēpat, nopūšat, un lai viņš aiziet, tas dūms, viņš attīrīs jūs telpu. Augi, tā kā deg, tad viņi, redzēt, viņi drūp un krīt. Tāpēc, ja jums tur ir kaut kādas tādas viegli aizdegušamies lietas, tad kaut kur viņas paturat apakšā kaut kādu šķīvi vai pannu vai kaut ko tādu. Par tiem indiešu kvēpināmiem kociņiem ir tā, ka ja viņi ir ļoti kvalitatīvi, tad jā, tad viņi ir labi, bet ja viņi ir tie, kas ir visos lielveikalos un kas drusku ož pēc ziepēm, tad, es nezinu, vai no viņiem tur baigā jēga būs tā uzmanīgi. Ka tā ziņā, tad ir jāsako ļoti līdzi, vai tās smarža patīk. Vai, ja tikko viņi sāk nepatikt, tas nederēs. Bet šādi dabīgi augi, viņi, jebkurā gadījumā derēs. Pēc tam, kad ir izkvēpināts, tad jūs esat izelpojušies, tur sevi visādi enerģētiski tur izdziedinājuši, izkvēpinājuši telpu, tad taisam caurvēju, ja vismaz kārtīgu veidināšanu. Tajā laikā nesēžiet tai caurvējā, tieši tanī brīdī, kad jūs slimojat. Vai nu spalienat zem sagām, vai vispār izejat citā telpā. Bet veidināšana ir ļoti svarīga, jo, ja mēs visu laiku sēžam tajā slimības pilnajā gaisā, un tā ir tāda diezgan bieža tendence, baidoties no augstuma, turēt logus ciet. Logi ir jāveidina, gaisam ir jāmainās, jo citādāk visa tā aura tai telpā, viņa nenomainās, un tad tā atvesļošanās notiek baiglēni. Un tad, kad ir uztaisīts caurvējš, tad mēs to telpu atkal sasildam, un tad viņā atkal var dzīvoties. Un tad notiek tas, ka tad mēs dodam sev visādas pozitīvas izmaiņas. Pozitīvas domas, pozitīvas emocijas visos iespējamos veidos, caur skaņām, caur krāsām, caur ēdienu, dzērienu, meditācijām, kaut kādām darbībām, visu iespējamo. Un arī nāk šie te ārstniecības augi. Esam beidzot līdz ārstniecības augiem tikuši. Un, jā, labi, tad es tagad ņemu šo grodu un rādu jums, ko es salasēju, izejot ap savu māju 20 minūšu laikā. Kadiķis. Visparastākais kadiķis mūsu Latvijas. Bez tā, ka ar viņu var kvēpināt telpas, viņu var arī likt tējā. Un šo tēju, tā kā jūs aplejat kadiķi, tad jūs minūtes 10 viņu no sākuma elpojiet. Tāpēc, kamēr tā tēja ievelkās, jūs viņu kārtīgi pieelpojiet. Kadiķis un vispār visi šie te zari, jo te pārsvarā ir visādi zari un mētras, viņi lielākoties ievelkas lēnāk nekā tās tējas, kas pirms ir jau sausās lapu tējas vai ziedu tējas vai kaut kas tāds. Jo miza paliek miza, viņa tomēr ir cieta, skujā arī lēnāk ievelkās, tāpēc var gadīties, ka viņām līdz dzeršanai ir jāpastāv vismaz pusstunda.
Tas atkarīgs no tā, cik smalki vai rupji jūs tur viņu sasmalcināsiet. Tā, ko es tur vēl atradu? Vēl pie man pie mājām aug ne tikai parastais kadiķis, bet man aug arī zvīņveida kadiķis. Tāds pelēks ar tādiem plašiem zariem, tādiem tā kā tāds vēdeklis. Arī tas ir lietojams, jā, vispār visi dārzā augošie kadiķi ir lietojami. Indīgu kadiķu nav. Un tā kā jūs esat slimi, tad varat lietot arī indīgus augus, es parādīšu kādus. Tikai tur daudzums tad jāsaprot kāds. Tad kadiķis ir ļoti labs ne tikai elpošanai, jo viņš visiem elpceļiem ir labs, viņš visur iztīra, mazina visādus sastrutojumus, iekaisumus, ja, un visu šo te zonu. Viņš arī galvā ir ļoti labs. Un arī gremošanai, viņš uzlabo gremošanu. Un vēl viņš stabilizē nervu sistēmu, viņu nevarētu saukt par nomierinošu augu, bet viņš ir stabilizējošs. Ja? Un tā kā mēs esam tur uztraukušies, parasti mums ir slikts garstāvoklis, mums nekas nepatīk, ja? Nu, tā kā mēs slimojam, tas normāli, tad tas kadiķis mums arī palīdz. Tā, labi, ka jau reiz ir skujkoki, tad sāksim ar tām, tad lai ir skujkoki. Tūja. Ja, parastā dzīvžoga tūja, jeb dzīvības koks tā saucamais, tūju dzīvžogi ja, diezgan daudziem cilvēkiem ir pie mājām, un viņi bieži vien neiedomājas, ka viņiem, ka tā ir dabas antibiotika. Tas apjoms, ko vienā dienā cilvēku, šitas ir daudz, ja, tad šitas zars, un viņš ir tāds, nu, tādas gandrīz vai jau 2 manas plaukstas, ja. Tas ir tad, ja mēs esam ļoti slimi. Normāli ir apmēram, nu, vat tā, vat šitā te, jā, vat tā kā uz plaukstas uziet, vat šitāds te daudzums, to jūs varat padzert arī profilaksei, nu tā, ja liekas, ka, nu, kaut kas tā kā īsti nav, ja tad tādu, ja, bet ar tūju nevajag pārcensties, jo viņa ir drusku indīga, bet viņa ļoti labi visādas baktērijas mums iznīdē, arī vīrusus līdz ar to. Un visām infekcijas slimībām tūja ir pirmais palīgs. Ja jūs esat kādreiz redzējuši, tur, kur ir mājas meža tūmā, tur arī meža zvēri bieži vien apgrauž tūjas ziemā, jo nu, viņi arī tādā veidā sevi attīra. Tūja ir drusku pretparazītu līdzeklis, tā kā tas arī noderēs. Vairāk tādiem iekšējiem saistāvdu parazītiem. Otrs indīgais augs, ko šaļo ziemas slimību laikā var lietot, ir īve. Ja? Īve mūs Latvijā aug arī savvaļā, bet nu, visdrīzāk, ka jūs viņu zinat kā dārza augu, jo savvaļā viņa ir reta. Šo te profilaksē nevajag lietot, šo lietot tiešām tikai tad, kad ir slims. Un tur tā deva varētu būt pat vēl mazāka. Nu, tur šis te, ja, tad tas ir nu, tāds maksimums dienā, ja. Pēc plaukstas mēriet. Jo maziņam cilvēciņam ar mazu plaukstiņu vajag mazāk, ja, bet lielam vīram ar lielu roku noteikti vajag vairāk. Īvi bērniem nedodam, tūju nelielās devās bērniem pēc 7 gadu vecuma var dot. Visu pārējo, par ko es te runāšu, tur attiecībā uz bērniem ierobežojumu nekādu nav. Vienīgais par šo pirmo dziedināšanās punktu, kad ir šīs te nepieņemamās lietas jāatrod un jāpieņem. Attiecībā uz bērnu slimībām pat par to nepieņemamo ir jādomā viņu vecākiem. Un tas, es teiktu, 99% gadījumu attiecās uz bērniem līdz 7 gadiem, drusku mazāk līdz gadiem 14, 15. Un šad un tad arī vēl uz pieaugušiem bērniem tas attiecās. Ja? Jo bērni neapzināti pārņem mūsu slimības smalkajā plānā un caur savu ķermeni to izslimo. Tā. Tad vēl, kas man tāds mūžzaļš un ļoti labs šai sakarā atradās, tā ir efeja. Ja?
mūsu parastā Baltijas efeja, bet, nu, mēs arī viņu vairāk zinām kā dārza augu. Viņš ir mūžzaļš augs, tāds vai nu ložņā pa zemi vai kāpelē pa sienām. Un viņš arī efejas sīrupu reizēm tirgo aptiekās, bet es neieteiktu vārīt sīrupus, jo tas cukurs tomēr veicina iekaisuma procesus un, nu, tā iekaisuma laikā tiem sīrupiem, nu tā, mans viedoklis ir, ka labāk ne. Tad arī tējā liekam, arī nevajag ļoti aizrauties ar viņu, bet, nu, tik daudz, lai viņi kļūtu indīgi, jūs diez vai izdarsiet. Un efeja ir tāds viens no tā saucamiem robežaugiem, tūja un īva starp citu arī, ja, viņš mums ļauj gan iet pāri šīs un viņa saules robežai, gan šo robežu kārtīgi noturēt. Un tad, kad mēs esam saslimuši, tad mums bieži vien šie robežu procesi, tā, kur ir manas robežas, kur ir tur kaut kādas manas pasaules robežas, ja, viņi ir, nu, tā kā nepareizi, ja, viņi tā kā nestrādā. Tā kā efeju arī droši liekam tējā iekšā. Tad man atradās parastā egle. Parastā egle, mēs varam viņu vienkārši elpot, līdzīgi kā kadiķi. Mēs varam viņu dedzināt. Egle žūstot un degot, viņa ļoti labi attīra gaisu. Egļu mežs ir, gaiss egļu mežā ir bezmaz vai sterils, jo tur nekādas baktērijas nespēja izdzīvot. Un tad, ja egle ir mūsos, tad arī tās baktērijas nespēja izdzīvot. Ir tādi interesants tāds skuju pulveris, ko es kādreiz malu, bet šogad es neesmu samalusi, tur ir priede. Priede, starp citu, ir izcils elpošanas augs, viņš vienkārši taisa visus bronkus, visas plaušas, visus elpceļus vaļā un sākta visu kustināt. Tad priede, egle un kadiķis, ja? Vēl tur var pielikt baltegli. Man šitien baltegli neaug, bet ja jums ir baltegle, tad to arī lietojiet. Priede, egle un baltegle nav ne mazākā mērā indīgas, kadiķis arī nē, tāpēc tos var sažāvēt, un tad kā samalt kafijas dirnaviņās, un tad kaut kur vienkārši piebērt klāt kā tādu pārtikas piedelu, nu, burtiski zupā, salātos vai kaut kur. Bet viņus var arī vienkārši griezt skuiņām un likt tējā. Tā. Tad es atradu tādu, iegāju savā malku šķūnī, un tur man bija tādas pērnā kadiķa mīzes. Nu, tu bišķi pagalis, es viņām novilku šo mīzu. Secināju, ka diezgan labi smaržo, joprojām, tātad ir derīga smaržo. Un šīs te kadiķu mīzes, nu, ja jums pēkšņi gadās kaut kas tāds, ja, arī var vārīt, šitas gan jau ir jāvāra, ja, viņš ir jāliek katliņā un kādas minūtes 15-20 jāpavāra. Un pēc tam ir brīnišķīgs elpojamais, nu, tad inhalācijām, elpošanai, ja, tad liekam segu pār galvu un elpojam šos tvaikus. Var arī kājas pamēcēt, citu tajos skuju un arī šādu kadiķa mīzu vai arī egļu mīzes arī var šitā pat, ja, egļu mīzes arī ir ļoti pilnas ar sveķiem. Uztaisīt šitādas kāju vannas un piemest vēl bišķiņu sāli klāt. Un tad, kamēr tas ūdens dziest, nu, tikmēr sēž un silda kājas šajā te skuļu vai citu labumu ūdenī. Tā, tad es drusciņu pakašāju sniegu. Un tur atradās zaļa sūna. Un šī visparastākā zaļā sūna arī ir labs ārstniecības līdzeklis. Viņa ļoti uzlabo mūsu zarnu mikrofloru un uzlabo mūsu gremošanas procesus. Un ar gremošanu arī bieži vien cilvēkiem ir problēmas gan pie infekcijas slimībām, gan arī, un it īpaši pēc tam, kad ir lietotas antibiotikas, jo tad visa tā mūsu iekšējā mikroflora ir nojauta. Un tad sūniņas nogriežam to zaļo daļu. Nu, es parādīšu. Vienkārši tur, kur ir zaļš, ar šķērēm griežam nost. Tur, kur tās brūnās saknes, to nē. To metam ārā.
Un tās zaļās sūnas liekam klāt kaut kādiem dārzeņu ēdieniem, kaut kādām putriņām, kaut kam, ko mēs ēdam. Viņu var arī aplietu tējā, viņu arī var lietot, bet tad viņam būs mazāk tā jēga. Viņu varētu patiešo dabūt iekšā. Var arī žāvēt un samalt pulverītiem, tad to pulverīti likt klāt, bet viņas ir, tādas, garšo diezgan labi. Tā kā tāpatās, kā mēs liekam kaut kādas tur pētersīļa lapas zupā, ja, drusciņu pavāram, tāpatās mēs varam ielikt šīs te sūnas. Un mūsu gremošanas sistēmai un zarnām ļoti patiks. Tad tur, kur bija tās sūnas, tur blakus bija tāds zāles pušķīts. Viņš tāds daļēji zaļš, daļēji brūns. Tā ir tā saucamā zemzālīte. Tāda maza zaļa zālīte, kura visu ziemu paliek zaļa. Bet, principā, jūs varat lietot jebkuru zāli, kas joprojām ir zaļa. Un zālē ir ļoti daudz vitālās enerģijas. Viņa mums palīdz, tā kā dabūt to jaunu jaudu, jaunus apgriezienus, palīdz aiziet uz to atveseļošanās ceļu. Un šo zaļo, tur izlasam ārā tās zaļās lapas, tās pelēkās, protams, nē, tās metam ārā. Un šīs zaļās lapas var likt pie kaut kādiem, tur, ja jūs kaut kādus smūtijus taisat, vai arī kaut kur iemalt kaut kur iekšā. Ja tā zāle ir asa, tādā gadījumā viņa ir jāblenderē. Ja viņa ir mīksta, tam zemzālītei viņai ir mīkstas lapiņas, ja tās var arī salātos piegriezt. Bet vienkāršāk droši vien būs samiksēt kopā tajās smūtijos, ja tur ar kaut kādu vienalga banānu vai kaut kādu augļu sulu vai kaut vai ar kefīru, ja jūs viņu lietojat, kaut kā tā. Var liet arī tējā, bet tējā būs mazāk jēgas, ja? Viņai tā vitalitāte tomēr ir tajā svaigumā. Tā. Tālāk manā mežmalā atradās divas vērtīgas mētras. Mellene. Ja. Brūno nolaužam, brūnais nav vajadzīgs. Zaļo sagriežam ar šķērītēm gabaliņos un liekam tējā, kas arī ir ļoti laba gremošanai, enerģijai, aknai, arī smadzenēm. Jā, tad palīdz mums to domas spēku veidot, bet galvenais tā ir arī gremošanas tēja. Ja ar to gremošanu viss ir ok, tad var arī to nelietot, bet, ja ir un ja sanāk, tad atceraties, ka tās zaļās mētras, viņas ir derīgas visu cauru gadu. Starp citu, mellene ir viens no labākajiem diabētiķu augiem, ja, kam cukurs ir. Un vispār viņi regulē vielmaiņu, ja, un slimošanas laikā tā vielmaiņa visādos dīvainos veidos mēdz nojukt. Otrs augs, ko es atradu, ir virsis. Kur ir pērnie ziedi, tie, kas augustā noziedējuši, tos norubinam nost, tiem vairs nekādas jēgas nav. Varam arī atstāt, viņi tur baigi netraucē. Bet visu šo te lakstu atkal griežam tējā iekšā, viņš viss ir labs, zaļš un spēcīgs, un viņš ir ļoti labs visādiem uroloģiskiem iekaisumiem, kas arī ziemā ir diezgan bieži. Viņš ir nomierinošs, un viņš vispār ļoti labi skalo visu ārā. Visu, kas mums liekas, kas sastājies kaut tā kā skalošanas augu, kā tādu visa liekā izvadīšanas augu, liekam viņu klāt. Un tad es pabridu drusciņu tālāk un atradu vaivariņu, kurš arī visu ziemu ir zaļš, un kuru var gan pakvēpināt. Viņš gan nav tāds īpaši labs degšanai, viņš negrib degt, bet ja jums ir aizdomas, ka jums ir kaut kāda tiešām, tas enerģētiskais piesārņojums ir tāds, vērā ņemams, tad vaivariņš varbūt nodara. Bet vaivariņš tējā ir gan miega augs, gan visām klepus un kakla lietām. Ja, viņš ļoti labi uz kakla zonu iedarbojas, tad, ja ir tur aizsmakums vai kaut kāds krēpainais klepus, vai arī kaut kas varbūt plaušās jau iegājis. Un
Vai var viņš pats sapratīs, vai jums vajag gulēt, vai jums nevajag gulēt. Ja? Tāpēc jūs viņu varat droši dzert arī pa dienu, viņš aizies uz kaklu, ja jūs niedzersiet vakarā, viņš aizies uz miega procesiem. Bet, nu, varbūt pa dienu pagulēt, slimojot, nav nemaz tik slikti. Tā, tad man te ir visādi zari. Laiks mums iet, protams, atkal runāju ilgāk nekā es esmu iedomājusies, bet, nu, tas nekas, jāsteidzās nekur nav. Tātad, divi augi, kuriem ir redzamas šobrīd tādas skaraini ziediņi. Šitā ir lazda, kura jau domā par ziedēšanu, ja, tie ir viņai jau ziedu pumpuriņi aizmetušies, vēl tās skariņas nezied, viņa ziedēs kaut kad februārī visdrīzāk. Un otrs ir alksnis. Ja, alksnim, mēģināšu viņu noturēt nekustīgi, tāds sarkanīgi tās skariņa. Ja. Alksnis drusciņi vēlāk zied nekā lazda. Un šīs te skaras ir izcili asins attīrītāji. Gan pēc visādu tur medikamentu lietošanas, gan vispār, nu, ja ir kaut kādi, nu, jebkuros iekaisuma procesos mūsu asins sastāvs, viņš tā kā nojūt. Lāzda ir arī ļoti labs nodomu vadīšanas koks. Alksnis ir koks, kas palīdz pieņemt. Ja, tad koks par šo te savu visādu negāciju un destrukciju pieņemšanu. Ja. Tā kā šos kokus atceraties, ļoti parasti Latvijas koki, alkšņi un lāzdas mums ir pilnas mežmalas, pilnas graumalas. Ja, un viņi kaut kā nav novērtēti, sevišķi tas alksnis ir palicis kaut kāds tāds mums nenovērtēts, bet, nu, viņš ir labs. Un ko tad mēs ar viņiem daram ar tiem kokiem? Tur mēs vai nu mizojam mizas, ja var. Reku, šitās man ir irbene. Ja, tā ir irbene. Irbeņu ogas dažreiz līdz decembrim, līdz janvārim saglabājas, bet šogad visi putni ir apēduši. Nu, tad mēs vienkārši ņemam un mizojam. Ja. Mizojam tās mizas, un tur, kur ir mazie zariņi, tos nevajag mizot. Tos griežam ar šķērēm tādos mazos, nu, līdz centimetram gabaliņos. Jo tur, nu, nav jēgas neko mizot, bet ir svarīgi mizot svaigu un arī sagriezt gabaliņos svaigu to zaru. Citādāk tā mizas, visa tā aktivitāte, visas tas dzīvīgums, viņš kaut kā ieiet tai zarā un izzūd. Ja, tāpēc vai nu jūs griežat, vai nu jūs mizojat, bet uzreiz. Un pēc tam tās miziņas var tur sažāvēt lēnu garu un lietot tad, kad vajag. Bet var arī sausas uzreiz, ja viņas ir uzreiz arī lietojami. Gatavs. Irbene būs laba tad, ja jums kaut kas ar sirdi. Ja jums ir smaga sirds vai aritmija vai kā nogurus šī sirds, kas arī pie saaugstēšanās slimībām bieži vien ir, it sevišķi, ja ir paaugstināta temperatūra, tad reizēm sirdī tas ir grūti. Un tad, kad jūs tos zariņus griežat, tikai skatāties, vai viņi ir dzīvi. Jā, vai tur, nu, zem tās miziņas, vai tur ir tāds gaišs un svaigs tas viss. Tā. Šis arī ir alksnis, tikai tāds maziņš alksnis, atvasīti ataugus. Ir kāds skaisti pumpuri. Tos pumpurus var atseist vispār pa taisno. Jā, uzreiz. Tāpatās kā liepām pumpuru. Nu, viņi tagad ir guloši, bet vienalga. Spēku tur daudz. Šī ir liepa. Un atvasīta. Un liepa noderēs gan tad, ja jums ir kaut kas ar šķidrumu uzkrāšanos plaušās, gan tad, ja jums ir kaut kas ar locītavām, jo viņa ļoti labi attīra skrimšļaudus un vispār gļotādas. Ja, tad, ja ir kaut kādi mutstobumu iekaisumi, tur smaganu iekaisumi, arī rīklas iekaisumi, nu visur, kur ir šīs mūsu gļotādas. Un viņa arī temperatūru paregulēs, ja ir paaugstināta temperatūra. Vislabākais temperatūras regulētājs ir kārklis. Kārkli mums Latvijā arī ir pilnas graumalas. Kārkli, vītoli, blīgsnas, visa šī te augu grupa, kuriem latīniskais nosaukums ir saliks. Viņos ir dabīgā salicilskābe.
Aspirīns ir acetilsalicilskābe. Ja? Tad tur jau pēc nosaukuma ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir dabīgais aspirīns. Šitas, ko es te tirinu rokās, tāds krokains, ja? Ir tādi vītoli, tādu šķirni, kuriem ir tādi saritinājušies tie zari, ja, tādi. Es no tāda viņu nogriezu. Šitais ir tas izmērs, kuru griež ar šķērītēm, ja, šito mizot nav jēgas. Šitie visi der. Arī tie pūpoli, kas ir tās nokarenās formas dārzos, ko jūs audzējat bieži vien, arī tie der. Lielie vītoli arī der, un mazie dekoratīvie kārkliņi, tur visādi ložņu kārkliņi un sarkanie kārkliņi, un tas viss arī der. Tā. Šis ir aveņu kāds. Mēģināšu nofokusēt. Visparastākās dārza avenes kāds, bet tam ir jābūt 1. gada kātam. Atkal tad griežot ir jāskatās, vai te ir gaiši zaļš, ja? Vai nav jau brūns un sakalts. Jo avenes ir 2-gadīgas lielākoties, ja? Un tad tos vecos, tie vairs nebūs derīgi, tie sausie. Bet tie, kas ir 1. gada, tie jā. Aviņu kātus griežam gabaliņos. Pat tad, ja viņiem tas resnums ir tāds, ka varētu mizot, jā, vienalga griežam viņus gabaliņos, diezgan tādi viņi tādi cieti ir. Jo tur tas labums ir visā tai kātā. Avēni arī ļoti labi regulē temperatūru, regulē svīšanas procesu, un tur ir ļoti daudz vitamīnu. Šitas te ķeburainais zars ir plūškoks. Melnais plūškoks, bet mīza der arī sarkanajam plūškokam. Tad jums nav jāmēģina izpētīt, vai šitas ir sarkanais vai melnais, jo mīza der visiem. Šo te gan mizojam, viņš parasti diezgan viegli mizojās. Jā, nāk, viņš te kā forši nost. Daudzi cilvēki mizo nevis ar parastu virtuvas nazīti, kā es to daru, bet ar to kartupeļu mizojamo. Jā, to arī var. Tas daudziem liekas ērtāk. Plūškoks arī visai šai te zonai ir ļoti derīgs, it sevišķi visam tam, kas ir kaklā. Daudzi zina plūškoku ogu sīrupu, ka lieto priekš klepus, bet tās mizas ir pat stiprākas, un turklāt mizām tur nav tas cukurs klāt. Ja jums gribās pēc tam to tēju saldāku, jo tās mizu tējas nav tā, ka ļoti garšīgas. Ja mizās ir daudz miecvielu, un viņas ir tādas, rūgteni savalkošas parasti. Bet droši var likt klāt medu tējai, tad, kad viņa ir atdzisusi līdz tam dzeršanas siltumam. Ja, galīgi verdošā varbūt nē, bet līdz dzeršanas siltumam. Tā, reku te man nogriezās tāds krūmiņš, tā ir šī te alpu vērene, viena no jāņogām, kuras mēs tā kā tās ogas neēdam, viņām ir tādas sarkanas odziņas, mēs viņas parasti neēdam. Šitā ir tā, kas ļoti agri pavasarī sāk ziedēt. Viņu mēs parasti stādam kā dekoratīvu augu, bet viņas mizas un lapas ir brīnišķīgs asins sastāvā atjaunotājs, viņas regulē to sarkano balto asins ķermenīšu sastāvu. Un asins sastāvs ir tas, kam ir ļoti jāpievērš uzmanība gan tad, kad ir vīrusi, gan tad, kad ir iekaisumi, gan tad, kad jūs lietojat kaut kādus medikamentus. Atkal ņemam buntē, griežam kopā un liekam tējā. Visas šīs mizas ir labāk lietot miksētas, nevis tīri vienu, bet kaut ko samiksēt. Jo tad viņas savā starpā sāk sadarboties, un tad arī ir drošāk, ka jūs, ja jūs tur neesat beigies speciālisti, ja, tad labāk samiksējiet, jo gan jau tad kaut kas notrāpīsies tā, kā jums vajag. Tā, reko, tad vēl es atradu mežodzīti. Viņa nav gluži mežodzīti, viņa patiesībā ir parka roze. Ja, bet tā lielā parka roze, kas aug tur 2 metrus augsta, ja, tādiem violetiem ziediem, jā, viņai ir arī kaut kāda šķirne, šobrīd nepateikšu kāda. Bet viņa veido šīs te odziņas, jā, un viņas joprojām ir sarkanas. Dažas, kur ir palikušas melnas, tās, kuras bija palikušas melnas, tās vairs nevajag ņemt, bet tās sarkanās, jā. Tās odziņas arī, viņas ir jāpavāra, jā, jeb arī ilgāk jāpatur termosā. Varat arī, ja ir to sarkanu apvalciņu, vienkārši apēst pa taisnu, jā, vienkārši. Un to rožu zariņu arī var sagriezt. Rožu zariņš arī uz sirdi labi darbosies.
Tā. Šitas ķeburs ir forsītija. Tā, kas zied pavasarī gaiši dzelteniem ziediņiem, košiem tādiem, vēl pirms lapas saplaukušas. Un viņa ir arī dabīga antibiotika, ļoti labs pretvīrusu līdzeklis. Un arī drusku antiparazitāra, ja, tad viss kaut ko nonīdēs jūsos, kas ir liekas. Bērniem var lietot, bet, nu, tad tā saudzīgi un varbūt, tā to devu tādu mazāku nekā lieliem. Un vēl viens augs, ko mēs esam pieraduši uzskatīt par dekoratīvu, bet kas īstenībā ir labs ārstniecības augs un lietojams arī ziemā, ir spireja. Šitā ir no baltās spirejas, tāda pavisam, no tās, principā tā ir pelēkā spireja, pareizi botāniski, ja tā, bet viņa zied baltiem ziediņiem. Ļoti smalki zariņi, tā atkal, protams, nav ko mizot, ja to forsītī, to var arī nomizot, tā ir pietiekami resna. Šitas ir no Japānas spirejas zariņš, ja. Viņai to ziedkopu, protams, griežam nost, tai ziedkopā tur nekā vairs nav, bet tai zarā ir gan. Spirejas darbojās arī pret visādām baktērijām un vīrusiem, un viņas var arī bērniem lietot, ja šitos zariņus var sagriezt, bet nu tikai samiksējam ar kaut ko kopā. Reku te viens augs, tā ir bārbele. Ja, šī ir mūžzaļā bārbele, jūlijas bārbele. Mūsējām vietējām bārbelēm lapas krīt, bet man, cik man aug šitā, tad es paņēmu šito. Bet var lietot gan šito, kam ir lapas, gan tās, kam nav lapas. Bārbele ir spēka augs, viņa ļoti stiprina aknu, žultsdarbību uzlabo, un akna ir viens no mūsu aizsardzības un imunitātes orgāniem, jā, tāpēc bārbeli vajag atcerēties un kaut vai šādiem nolūkiem, kaut kādu bārbeļu krūmu pie mājas audzēt. Dažreiz arī mežā var atrast bārbeles, parastās bārbeles, tās, kam tagad nav lapas. Un tās, protams, arī var lietot. Tā. Tas ir arī tas pats vītols. Tā. Manā dārzā aug rododendri. Mūžzaļajiem rododendriem, kur ziemā ir lapas. Ja, viņas tā kā ir augsta, viņas tā sarulējas tādās trubiņās, ja, bet tagad ir pluss pie mums, un tagad viņas jau ir atrulējušās vaļā. Un viņas ir fantastisks enerģijas avots. Tas ir ļoti svarīgi tajā, tad, kad ir jāatkopjās jau, tā kā iet uz atvesļošanos cilvēks, ja. Un arī tad, ja ir tāds liels nogurums, ja, un nav spēka, un tas, pēc slimošanām mēdz būt tā, ka reizēm diezgan ilgi tas spēka trūkums ir, tad rododendrs šo spēku iedos. Viņš ir arī imunitātes cēlājs, tā kā, šito vajag atcerēties. Atcerieties tikai, ka viņam tās lapas ataug ļoti lēnām, ja, tāpēc tur, nenoplūciet visu tur galīgi pliku, ja, jo nākamajā vasarā viņam tur izaugs tikai dažas, ja, te vietā. Tur nebūs tā, ka tur, kur jūs noplūcāt, tur viss ataug apakaļ. Tāpēc saudzīgi, bet atceraties, ka viņš ir un viņš ir gatavs jums nākt palīgā. Tā, reku vēl viens krūmiņš iekšējam spēkam un izturībai, ar kuru arī nepārdozējiet. Ja? Un bērniem varbūt tā uzmanīgāk. Imunitātes un sirds spēka krūms ligustrs. Viņam tādas mazas melnas odziņas, viņu kā dzīvžogu krūmiņu reizēm stāda, viņš tāds nav baigi izcilējis, bet, tāds, ir tāds, ja. Viņam tās lapas dažas nokrīt, dažas paliek, citreiz līdz ziemas beigām ir visas nobirušas, bet pašlaik dažas vēl ir. Reku ceriņš. Reku ceriņš, jā. Arī par ceriņu vajag atcerēties, ja, pagriezt kādu zaru no ceriņa krūma iekšpusi, jo viņš arī ir pretiekaituma līdzeklis, viņš ir antiparazitārs, viņš uzlabo smadzeņu darbību, it sevišķi tad, ja cilvēkam ir ļoti drūms garstāvoklis, viņš, tā kā velk uz depresiju, tad ceriņš arī palīdz.
Un ceriņu ņemam ar visām sēklām, ja ir saglabājušās, tās arī ir. Un ceriņš ir locītavām, jā, kā locītava elastībai arī noder. Ceriņiem parasti iekšpusē ir baigais ar muģeklis, tā kā tur droši var kaut ko izgriezt, nebaidoties viņam nodarīt pāri. Apse. Šī ir apse. Viņai tādi spici pumpuriņi. Apse ir enerģētiski viens no labākajiem attīrītājiem. Apse, kadiķis un vībotne. Tie ir Latvijas spēcīgākie enerģētiskie tīrītāji. Un fiziskā plānā apse būs gan vielmaiņas tēja, gan locītavu tēja, gan aknai un enerģētiskai aizsardzībai. Ja, nu, viņas iedarbība arī ir ļoti, ļoti plaša. Viņa arī nervu sistēmu nostiprina un nomierina. Tā kā apsi noteikti vajag atcerēties, tad, kad slimo, jā, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti labs palīgs. Jā, arī gremošanu viņu uzlabo. Nu, grūti pateikt, ko viņi nedara. Tā. Kas tad ir šis tāds? Tā arī ir spireja. Nē, tā ir cidonija. Tā ir cidonija. Viņas bez lapām reizēm nemaz tā nevar atšķirt uzreiz. Tā cidonija, kas ir Latvijas cidonija, tā henomele, kur ir tie skābi auglīši. Ja? Enerģijas bumba, ja? Ļoti vērtīgs imunitātes augs un spēkam arī aknai noderēs cidonijas miza vai mazie zariņi. Vitamīni ir arī cidoniju mizās, ne tikai tajos bumbuļos, ja, bet tos skābos bumbulīšus, protams, arī atceraties, ka tos var ēst, vai nu viņi ir jums tur ar cukuru sataisīti vai sažāvēti, bet tos noteikti atceraties. Tā, tad rekur kļava. Šitā tad atvase, nu, tāpēc tāds jocīgs tas zars. Kļava mūsos ievieš iekšējo kārtību, ja, un kā jau es te šodien izteicos, tad mums tā slimošana rodās no iekšējās disbalansa, ja iekšējās tādas nekārtības. Un, nu, tad viņa mums to iekšējo kārtību palīdzēs ieviest, un viņa ir arī vielmaiņas regulētāja. Es te tagad tā ļoti, ļoti īsi par tiem augiem tiešām, jo laiks iet, un lai kā tā tur iedziļinātos, tad tas ir garš process, ja, es taisu arī webinārus par augu zinībām, par augu enerģētiku, un mēs arī ar kursā ar viņiem daudz darbojamies. Pašlaik vienkārši tā tiešām, lai jūs redzētu, cik daudz arī ziemā mums apkārt ir visādu labumu, neskatoties uz to, ka liekas, ka viss ir apsnidus un guļ. Šitas ir bērs, visparastākais bērs, smalkie zariņi, kuri gan ļoti labi tīra mūsu organismu, viņi arī ļoti mūs enerģētiski paceļ uz augšu. Bērs ir tāds enerģijas cēlājs. Un viņi dod mums spēku un enerģiju. Ja viņi ir tādi tonizējoši, tā ir tad rīta tēja. Tad citu pēc garšas atgādina vienkārši melno tēju. Diezgan garšīgi. Tā, tas ir vēl viens ceriņš. Un re, kur ir ābele. Šitā ir mežābele, reku viņa tāda durstīga. Mežābele ir mātišķās enerģijas augs, kas ir ļoti saudzīgs, ļoti rūpīgs pret mums, ļoti noderīgs visiem atkal šiem te elpošanas procesiem. Mazina visus šos te sastrutojumus, tos iekaisumus, gļotādas dziedina. Un ļoti labi iedarbojas uz mūsu nervu sistēmu. Tā. Tas vēl man tāds reku ceriņam šitas te sēklotnes, ja? Arī reku pumpuri jau tādi lieli. Ceru, ka viņi kādā ziemas atpustnī neizplaukš. Un šitas ir plūmes zariņš. Tās parastās, tās zilās mājplūmes saucamās zariņš. Plūme arī ir ļoti viegls, atjaunojošs, attīrošs, pacilājošs koks, kurš arī mums palīdz gan attīrīties no viskaut kā. Nu, tā miziņa taisni.
Zarnu darbība ļoti, ļoti labi ietekmē. Un vispār visi dārza kauleņkoki, tātad ķirši, gan skābie, gan saldie, plūmes, aprikozes, persiks varbūt kādam aug. Viņi visi ļoti labi iedarbojas uz mūsu zarnām, it sevišķi skābie ķirši. Un visi viņi ir enerģijas devēji un enerģijas cēlāji. Ja? Viņi tā kā mūs atgriež no tās ēnu pasaules, kur mēs esam iegrimuši slimojot, viņi mūs atgriež tajā dzīves laukā un tai mūsu dzīves ceļā. Vispār visi dārza augļu koki un krūmi ir lietojami ziemas saaugstēšanās slimību gadījumos, priekš mizu tējām. Visas jāņogas, upenes, tur ērkšķogas, viss. Es kaut kur nogriezu arī upenes zariņu, bet viņu tagad neatrodu. Kur ir mana upene, jā, tas pēdējais no zariem. Ja, tad upenes, tas jau ir tāds zināms līdzeklis, upenes zariņš saaugstēšanās gadījumā. Upene ir arī aizkuņģa regulētājs, vielmaiņas regulētājs, jā, un arī labs vitamīnu avots. Un veciem upeņu krūmiem tāpatās tur iekšējos zarus ir jāpagriež, tā kā pie viena jūs patīrīsiet arī krūmu. Un vēl es jums gribu parādīt vēl 3 vērtības. Šie ķērpīši ir no vienas vecas aličplūmes, bet viņi aug arī uz dažādiem citiem augļu kokiem. Saucās evernijas. Un šie ķērpīši arī ļoti rūpējās par mūsu to iekšējo tīrību. Par mūsu iekšējo tīrību ļoti labi palīdz izvadīt no mums visu lieko un atjaunot to mūsu dabisko pareizo mikrofloru ar tām baktērijām, kurām mūsos būtu jādzīvo, ja, tad saved tur visu to kārtībā. Viņi vairāk darbojās uz to vēdera daļu. Un es tagad parādīšu 2, kuriem es neaizbridu pakaļ. Es tur aizbridu, bet bija baigi dziļais sniegs. Šie te, jā, jūs droši vien visi esat redzējuši, viņi aug priežu mežos, izskatās pēc tādām vannas putām. Tādi balti bumbulīši tādi, ja. Šitie ir ļoti labi bērniem. Viņi bērniem uzlabo nervu sistēmu, apetīti, gremošanu, jo bērniem parasti slimošana pavadās ar to, ka viņi neēd. Un galīgi neēst, tas īsti nav labi. Ja, mēs varam nepārēsties slimojot un neēst smagu barību, bet vispār kaut ko tomēr ēst vajag, ja, jo citādāk tur mēs izdēdēsim. Jo tas, ka slimojot cilvēks galīgi neēd, tas liecina par to, ka viņš tā kā, viņam tie procesi, kas velk uz to viņa sauli, ir spēcīgāki par tiem, kas viņu notur dzīvē. Ja, arī šis te ir tāds, kas tur mūsu dzīvē, ja, tāds, tad tos ķērpjus atcerieties, vai tos, kas aug uz koku zariem vai stumriem, vai tos, kas aug zemē. Tie, kas ir tie zemē, šitie te bērniem, manuprāt, vispār ir ideāli. Pieauguši, protams, arī var dzert. Un otrs ķērpis, kam es neaizbridu pakaļ, jo viņš tiešām nav tik daudz, un tad tur būtu, tas sniega, es neatradu visas tās vietas, kur viņš ir. Tas ir tas Islandes ķērpis, kas ir brīnišķīgi tieši plaušu tēja, ja, plaušu bronku tīrītājs, vienkārši izcils, bet, pašlaik viņš ir zem sniega, un, ja viņš nav savākts, aptiekā viņi arī var nopirkt vispār. Parasti var. Tā, tas ir tas, ko es jums šodien gribēju parādīt un izstāstīt. Sanāca garāk nekā es biju plānojusi. Es ceru, ka jums bija interesanti. Pagaidām neviens nav aizmucis. Ir daži jautājumi. Tā, jautājums, kā gatavo šo pulveri? Tas ir par kuru pulveri? Principā, jebkuru pulveri izžāvē augu, sagriež augu gabaliņos, samaļ kafijas dzirnaviņās vai kādā citā maļamajā un lieto. Tos pulverus, kas attiecās uz gremošanu, tos var droši bērt pie ēdiena, tos, kas ir domāti kaut kādām citām vajadzībām, tos labāk lietot vai vienus pašus, vai sajaukt ar medu, jo medus kā bioloģiski aktīvs produkts, viņš visu
to, kas ar viņu ir kopā, visu mums ļauj vieglāk uzņemt. Jā. Par skujeņu pulveri bija. Jautājums. Jā, tās skujas tieši tāpatās izžāvējam, sagriežam, samaļam un visu kaut kur beram, jā. Visur, kur mums garša ļauj, tur beram klāt, vai arī lietojam atsevišķi vienkārši karotīti apēdu, uzdzert tēju vai ūdeni virsū, vai kopā ar medu. Tā, jautājums, vai laimiņu, kas zem sniega, arī var lietot. Manējais laimiņš ir tāds diezgan nekāds, tas čīksteņa laimiņš. Bet ja tas laimiņš ir, tur tāds sulīgs un dzīvs, tad jā, tad var, protams. Jā, viņi tur daži pārziemo. Tā, ko darīt, ja slimošanas laikā temperatūra nav augsta, bet ļoti zema, piemēram, 35,2 grādi. Lietot to, kas ir rūgts, visādos veidos sevi sildīt, uzmundrināt un dot enerģiju, jo tas ir arī cilvēkiem, viņam tās enerģijas ir maz, jo tie, kas ir iekšēji cīnītāji, viņiem temperatūra aug, un viņi kaut kā, viņi ķermenis cīnās ar to slimību. Tiem, kam ir zemes, viņi tā kā ir tendenci, padoties, kā ir, tā ir, jā, viņi tādi vairāk. Bet tad šīs te mizas kā reiz ļoti var piedot enerģiju. Ja no augu tējām, tad biškrēsliņi, pelašķi, vērmeles, šie varētu būt, ja tādi populārākie, kas arī tā kā drusciņ tā uzkurbulē. Tā, vēl viens jautājums. Nokritus smadzeņu satricinājumu sajūtu, ko un kā pāelpot vai citādi padarboties. Lazda. Es varbūt tādos dziļos, konkrētos ieteikumos pašlaik neiegrimšu, bet, ja par augiem, tad vienkārši viss, kas ir no lazdas, ir sevišķi šīs te lazdu skaras, viņas ļoti labas ir tieši galvai. Tā. Tā tad, ja jums šie jautājumi liekas interesanti, ja jums uzrunā tas veids, kādā es par viņiem runāju, ja jūs gribat tajā visā iegrimt dziļāk, ja, tad janvārī mēs sākam jaunu kursu jaunā laika dziedniecībā. Un uz viņu var pieteikties. Es zem šiem ierakstiem salikšu saites, kur var redzēt informāciju par šo kursu. Varēsiet visu izpētīt. Kurs ir daļai online, daļai klātienē. Klātienes mums notiek Tukumā. Mēs mācamies darboties ar sevi, darboties viens ar otru. Tur ir arī skaņu un mākslas metodes dažādas. Tur ir bioenerģētika, tur ir savienošanās ar augstākiem spēkiem, meditācijas, darbošanās paļaujoties uz augstākiem spēkiem. Mēs mācāmies lasīt lauku, lasīt zīmes pasaulē, risināt jautājumus, kam kājas aug, varbūt ne šajā dzīvē, bet varbūt citā vai kaut kur dzimtā. Un dažādas šādas te interesantas lietas. Jā, kurs ir diezgan garš, viņš ilgst 1,5 gadu ar vasaras praksēm un visādām interesantām, manuprāt, lietām, bet mums te klāt ir Melita, uzvārdā Januša Rauba. Melita, vai tu vēl pie mums? Melita ir šī kursa absolvente, un tā es arī visādas interesantas lietas, piemēram, viņi gatavo hidrolātus, kuros izvelk šo auga garu un šo enerģētiku, ja, un tad, ja jūs galīgi netiekat līdz kaut kādam mežam vai dārzam, tad var pasūtīt enerģētiskai dziedniecībai šos te hidrolātus. Melīt, varbūt es tev tagad dodu vārdu, tu īsi pastāsti, ko ar tiem hidrolātiem iesāk un kā tev gāja tajā kursā, kas tavā dzīvē no tā izmainījās? Jā, es esmu tā, laikam nevar redzēt, es tad pacelšu uz augšu, kamēr tu stāstīji par augiem, tad es piemeklēju, nevarēs redzēt, es pacelāšu. Piemeklēju, kas tad man ir no hidrolātiem, ko tu sauc no augiem, bet tā, sākšu ar to par kursu. Es esmu tātad absolvente, esmu jau kādu laiku atpakaļ pabeigusi, un viņš traucē. Un domāju, ko pastāstīt tādu, un vairāk es par tādiem priekšstatiem. Tev jau šis jau būs caur, es pabeidzu un jau ir 2 kursi jau iet, viens ir noslēdzies, viens šobrīd iet, un par šo laiku man cilvēki ir jautājuši, vai tu iesaki un kā un ko, un dažādi tie priekšstati. Tad no savas pieredzes, un arī tas, ko es dalos,
uz šo kursu es, kad atnācu, man jau bija kaut kāda bāze. Un kaut kādas jau visādas zināšanas apgūtas, un tas, ko man šis kurs iedeva tādu sazemēju tam visam, tādu struktūru, tādu pamatu, ko tad ar visu to darīt. Un tas ir pateicoties visiem tiem pasniedzējiem, ko Marija ir pieaicinājusi klāt, kas iedod to savu devumu. Ja ir tik daudz pasniedzēju, bet tomēr tas ir viena kursa ietvaros, tad es arī priekš sevis varēju to sastrukturizēt un saprast, kas tad ir mans un ko tad es no tā paņemu priekš sevis, lai veidotu to savu praksi, jo es arī atnācu ar jau pamatu un jau biju praktizējošs konsultants, speciālists, bet liku vēl klāt. Un arī uz šo kursu var nākt, kuram nav nekādu zināšanu, ka man ir prasījis, es neko nezinu, es neko nesaprotu, kā reiz atnāk ar tukšu galvu un paņem to, kas ir. Un arī tiem cilvēkiem, kas nevis grib priekš citiem, jo mans tas loks apkārt ir vairāk ar specializējušiem cilvēkiem, bet kas priekš sevis, tikai priekš sevis, tikai savām vajadzībām, savas ģimenes vajadzībām ļoti labi. Tas viss dara. Jā, kā jau es minēju, visi tie pasniedzēji, kas mums vēl klāt nāca, tā ir tāds viens no efektīgākajiem elpošana, skaņa, tas, ko Marija arī minēja, tas viss pirmkārt iedod man to manu background un to spēku, un arī to, protams, mēs visu varam izmantot priekš citiem cilvēkiem. Un tas pats labums, ka tas viss gāja caur praksēm. Informācijas kā tādas, man liekas, bija pusi uz pusi vai pat vēl mazāk informācija, bet vairāk darīšana, kad mēs varējām praktizēties ar saviem kursabiedriem, kad mums bija mājasdarbi jādara, tas ir viss tāds, kuru sevi visvairāk ir jāpiespiež, kad ir mājasdarbi jādara, kad ir jāpastāst par saviem mājasdarbiem, kad ir jāpastāst, kā tad mēs to pilnveidojam. Un tas iedod arī savu kustināšanu, un tas arī iedod, vai tas man der, un cik es to izmantoju sev, un cik es to izmantoju priekš citiem cilvēkiem. Lūk, un tad runājot par hidrolātiem un par augiem, kursa ietveros mazāk, bet Marija jau pieminēja, kad ir atsevišķs kurs, kur vairāk ir šī augu zināšana, bet tas jau bija kā tāds nākamais posms, jo no sākuma kursa ietveros vispār saprast, kā nolasīt lauku, kā saprast, vai manas domas ir pareizas vai nepareizas. Ar šo es strādāju, bet tad, kad mēs kursa laikā iemācos sajust, kas notiek un nolasīt to smalko plānu, tad jau pie augiem ejot, pie augiem, kokiem, dabā ejot, ir tāda, kur nav pasniedzēji vairs klāt, un kur nav skolotāji, un kur nav paskaidrojumi, ejot pie augiem, jau ir tāda ticība, tāda cilvēka ticība, un ka viss ir pareizi, ka tā lielā daba, kur daba ir par mums lielāka, viņa spēj iedot to, kas ir vajadzīgs un nepieciešams, un tā radās man hidrolāti, kuri ir ļoti daudz, man ir ap 50 veidiem, un šīs sarunas ietveros runāju, kā tos var izmantot. Tējas, protams, ir iedarbīgākas, un viņas šeit un tagad iedarbojās, bet ar šiem hidrolātiem, es domāju, kā viņus varētu izmantot tieši slimošanas laikā. Piemēram, ja ir sausas telpas un ir radiatori, vienkārši likt uz radiatoriem, lai viņš garo ārā. Protams, pūst, jo šie visi hidrolāti. Jā, es tagad rādīšu. Daudz cilvēku vispār nezinu, kā to lieto. Jā, es tagad rādīšu. Viņi ir šādās 100 ml pudelītēs un vienkārši sevi vienkārši mitrināt, vai es vienkārši ziemā ir tāds saustas gaiss, un tad pilnīgi patīkam ir visu laiku būt ar viņu kopā un mitrināt. Bet, seja sādai ļoti patīk arī. Tieši seja sādai arī patīk. Sejai, ķermenim vienkārši pūst, un tā par daudz un par maz neuzpūtīs. Ļaut tai rokai sev dot caur šo pūtienu tik, cik vajag. Un, var tātad likt, lai viņš vienkārši izgaro telpā, telpa piepilda ar šo augu gara enerģiju un smāžu, protams.
Var arī iekšķīgi tā, kur mums te ir, tu runāji par tūju no šiem it kā indīgajiem augiem. Jā, egle un kadiķis, šos visus, protams, iekšķīgi visu var dzert iekšķīgi, bet, jo hidrolātā šis augs ir koncentrēts. Viņš ir, nu, tātad daudz auga, kurš ir pudelītē, tad tūju, ja savādāk, ja jums nav pieejama dzīvības kaut kas vai tūju, jūs vienkārši tā kā pūšat mutē. Pilnīgi mierīgi viņš garšo tieši tā kā tēja, bet ir mazās devās un droši tā kā pūst mutē. Egle, kadiķis un šos visus ir ļoti patīkami, ļoti kakls, tā kā paliek vieglāks un vieglāk ir elpot. Ar viņu vienkārši darboties, viņā būt. Un, jā, šos augus, kā jau es minēju, tējas ir iedarbīgāks, tā ir tāda mana pieredze, bet es teiktu, ka hidrolāti ir tādi ikdienas tāda rokas somiņā vai par rokai esošs instruments vai nu, kā mēs savādāk varētu nosaukt to visu. Un tādai profilaksei to jau ziemai iestājoties, jo tad, kad iestājās rudens, ziema jau prasās pēc šiem ziemas, ko Marija arī nosauc šos augus, viņi prasās. Un tad jau laicīgi, jo tas arī, ko Marija pirms tam stāstīja, ka tajā smalkajā plānā mums te kaut kas notiek un tikai tad iznāk fiziskajā ķermenī, tad hidrolāts, man liekas, ir tieši par to, kā attīrīt šo smalko plānu ar šo auga garu, ar šo gan smaržu, gan to garu un to enerģiju, kas ienāk, tieši attīrīt to smalko plānu. Un mana personīgā pieredze ir, ka līdz slimībai pat neatnāk. Jau kopš es esmu ar augiem, mums tādas ģimenē, tādas slimošanas kā tādas vispār vairs nav. Protams, ir kaut kādas iesmas un vispārējais, bet tas, kas bija pirms es iepazinos ar šo pasauli, tā vairs nav, jo tā telpa jau mums ir tāda, ka viņa ir tīra, viņa ir attīrīta un tas, tas kaut kas vispār nevar ienākt. Bet jā, tas nav vienreiz uzpūtīs un būs. Tā ir profilakse, tas ir darbs. Nē, tas nav uzlējums. Tas ir uzlējums. Jā, 2 vārdus par to, kā viņš rodās. Uzlējums. Jā, kā viņš rodās. Tātad tas ir augs un ūdens, un viņš destilējot tiek iegūts. Tādā tīrā veidā. Varētu teikt, ja? Viņš tiek pārtveicēts, jā, un viņš ir skaidri baltā krāsā, viņā nav nekā cita kā augs un ūdens, jo šeit ir iekšā ūdens, kas satur auga enerģiju, auga smaržu, auga garu, to informāciju, ko nes katrs tas augs. Jā, un tā pašā laikā viņš nebojājas, viņu var glabāt mierīgi istabā. Jā, viņu var vispār nekur, man visur pudelītes ir siltumā, augstumā, saulē, nu labi, melnām pudelītēm, protams, saule neko nekaitē, bet viņam nekas nekait. Šie ziemas augi ir ļoti, nu tā kā ilgi stāv, kas ir smalkāki, tā kā vasaras augi, viņi ir dzīvāki, viņi ātrāk. Tur pēc 2 gadiem viņš jau ir tāds drusku, var redzēt, ka viņš ir dzīvs, bet tas norāda par to, ka viņš ir dzīvs, viņš taču kaut kā ar to visu dzīvojās. Nu tā. Jā, es gluži nepiekritīšu, ka hidrolāti ir vājāki. Viņiem ir mazāka iedarbība tieši uz fizisko ķermeni. Jā, es par fizisko ķermeni mazāk. Enerģētiski hidrolāti, manuprāt, ir pat jaudīgāki. Ja, jo tējā mums nevienmēr izdodās tik labi to augu garu uzķert, un mēs nevienmēr viņu tik apzināti smaržojam. Ja to hidrolātu mēs uzpūšam, un tad mēs patiešām smaržojam, mēs ar to elpošanu nodarbojamies. Es tieši par to fizisko ķermeni tā kā domāju, bet nepieminēju, jā. Nu tā, labi, varbūt mēs ar šo varam arī beigt. Mēs esam forši 40 minūšu vietā norunājuši 1:40. Bet, es ceru jūs visus redzēt kādreiz kaut kur arī dzīvē vai kādos citos ekrānos. Paldies, ka bijāt, un visu labu, lai jums ir laimīga un veselīga ziema.